18. oktobris izrādījās vēsa, bet saulaina rudens diena. Tātad lieliski piemērota tam, lai Intercars Latvija klienti varētu izmēģināt jaunākos vieglo automašīnu modeļus ikgadējā orientēšanās braucienā. Šis ir jau 4. pēc kārtas pasākums, ko Intercars organizē kopā ar pasaulē lielu pazīstamu autodaļu un ne tikai autodaļu ražotāju Delphi. Dodam iespēju izmēģināt, teiksim tā, visu jaunāko autotehnoloģijās. Tas, kas šogad ir citādāk nekā iepriekšējos 3 gadus, ir tas, ka mēs esam evolucionējuši no tīra elektroauto pasākuma uz visu motoru veidu auto pasākumu. 18 dažādas automašīnas, 4 dažādi motoru veidi, un mērķis ir, lai dienas beigās visi klienti un dalībnieki saprastu, kas tad viņiem sirsniņā ir tas tuvākais un viņu ikdienai piemērotākais motoru veids. Automobīļi laikam ir rotaļlietas lieliem bērniem, un ik pa brīdim tās rotaļlietas apnīk un vajag jaunu. Un šogad jau pasākumā ir gan elektroauto, gan atpakaļ ir auto ar benzīna dzinēju, hibrīda auto, un arī auto ir pat ar dīzeļdzinēju jauns. Mums ir šoreiz 2 pikapi, kas iepriekš nav bijuši, tad mēs viņus varam offroad segmentā vienlīdz salīdzināt. Intercars Latvija orientēšanās diena startēja jaunajā teikā un noslēdzās Kungurijā Turaidā. Taču pa vidu bija veicamas automašīnu maiņas, dažādi uzdevumi un papildus izmēģinājumi sporta kompleksā 333. Skatoties, cik daudz jaunu automašīnu zīmolu tieši ir parādījušies, tad tas 3. lielais izaicinājums ir dot iespēju saprast, tad tas austrumu zīmols vai tie rietumu zīmoli. Ķīniešu ražotāji pastāv jau sen, taču nebija pārstāvēti Eiropas tirgū. Agrāk vai vēlāk tie būtu ieradušies. Ikvienai automašīnai, vai tā ražota Eiropā vai Ķīnā, ir sava mērķa auditorija. Cilvēkus interesēs dažādi automobīļi. Nu tad ļausim klientiem pašiem izlemt, kurš auto tiem ir labākais, un tad jau redzēsim, ko nesīs nākotne. Daudziem Intercars Latvija klientiem šī bija pirmā saskara ar tādiem zīmoliem kā BYD, Xpeng vai Lynk & Co. Tīri Ķīnā dzimuši auto un ir auto, kurš ir dzimis principā Zviedrijā, bet Ķīnā tikai tiek ražots. Daudz, kas ir aizgūts no Volvo, tā kā var teikt, ka Volvo asins rit šajā auto mazliet. Jaunie auto kā tādi, ja, viņi varbūt mums kā autodaļu, rezerves daļu piegādātājiem ir varbūt pat mazāk interesanti kā tie auto, kas reāli ikdienā brauc pa ielu, bet tajā pat laikā mēs ļoti labi saprotam, ka mūsu klienti viņi ir ļoti cieši saistīti ar auto jomu, un tāpēc jauns auto priekš viņiem ir noteikti ne mazāk interesants vai varbūt pat brīvdienā vairāk interesants, ja, kā auto, ar kuriem viņiem ikdienā jāstrādā. Mums tas ir svarīgi tāpēc, ka varam parādīt savu atbalstu autotirgumu un Intercars klientiem dažādos pēcpārdošanas aspektos. No vienas puses klienti var iepazīties ar norisēm tirgū, bet mēs no otras puses varam viņiem pastāstīt, ka ikvienai automašīnai ir atrodamas Delphi detaļas. Tā viss ir praktiskā puse, taču automašīnām jāsagādā arī emocijas, prieks un atklāsmes. Ja man kāds liktu, piespiestu izvēlēties, pilnīgi ņem vienu auto un brauc prom, viņš ir tavs, ja, kā tad, kad es uzreiz paņemu sarkano Mercedes. Jaunākā modeļa elektromobīls Mercedes-Benz CLA ar līdz pat 800 km sniedzamību bija tikai viens no spilgtākajiem jaunumiem. Man liekas, ļoti labs pasākums un tiešām turpiniet tā arī tālāk, ja katru gadu organizējam šādu pasākumu. Cilvēkiem ir iespēja iepazīt jaunas modeļus, jaunas tehnoloģijas, ja, un tas ir ļoti svarīgi. Pozitīvas emocijas, lieliski iespēja izbraukt ar augstas klases mašīnām. Šodienas pasākums, manuprāt, ir ļoti noderīgs cilvēkiem, Intercars sadarbības partneriem, jo viņi vienā dienā var redzēt un izmēģināt dažādas automašīnas, dažādas piedziņas tipus, dažādus ražotājus, un tas ir tāda intensīva izziņas diena.